Spilgtas, rosīgas un neatlaidīgas. 7 saimnieces no visas Latvijas. Reiz jau iepazītas, viņas atkal ir gatavas pārstāvēt savu novadu un cīnīties par labākās saimnieces titulu. Latgali pārstāvēs Aglonas maizes cepēja Vija Kudiņa un Arendolas muižas saimniece Faimja Turlaja. Sandra Icaka viesības rīkos savā piemājas saimniecībā Zemgalē. Uz Vidzeme dosimies pie Brantu muižas saimnieces Ilzes Briedes. Brigita Puriņa mīlestību pasniegs Straupē. Bet Silvija Čurkste viesību galdu klās Madonas pusē. Savukārt kurzemniece Iveta Celkārte viešņas uzņems Bērzciemā. 7 īstas Latviju saimnieces. Mana dzīve ir apgriezusies, man liekas, 3 reizes 180 grādi. Es esmu nomainījis gan dzīves vietu, gan ģimenes. Man ir blakus cilvēks nostājies, uz ko es varu paļauties. Man ir mazmeitiņa, es esmu lielmāte. Un Ancīte laikam ir viens no skaistākajiem notikumiem, kas vispār ir noticis par šiem laikiem. Tāpat kā pie jebkuras būs forša. Kādu pārsteigumu droši vien. Viņi gan jau gribēs mūs ar kaut ko tādu, ko mēs varbūt negaidām. Pirtī iedzīs. Ko negaidām, jā. Zuti. Jā. Es sagaidu kādu tādu ritīgu pārsteigumu, tādu. Tā kā muti paliek vaļā. Es vienkārši sagaidu jautru būšanu kopā. Protams, to arī. Varētu teikt, tas tā kā nāk pats par sevi, ja, tā kā Pils. Es domāju, ka viņa pie Pils būs jautri. Jā, bet arī viņa būs kaut ko tādu sagādājusi, tādu pārsteigumu. Skaļums būs. Jā, patīkami. Ar jokiem. Jā, un arī tas, kas būs noteikti ļoti pārdomāts, ļoti, latviski, jā, garšīgi, jā. Un interesanti. Kur ir? Bija man reiz muižiņā ar 18 laukiem, un par šiem laukiem man bija liels prieks. Kas tur bija? Tur kaut ko šokolādi pa kluso redz. Un tādēļ saucu es, skaista ir jaunība, skaista ir jaunība, tā nenāks vairs, tā nenāks vairs, tā neatgriezīsies, skaista ir jaunība, tā nenāks vairs. Vai ne? Viņas atbrauca. Vākuglā un tā mūži. Viņas atbrauca. Tāpēc viņi klusēja. Lai var ievilkt to balsi. Jau tiek viņām vīriešu smarža. Pa vienu pusi. Vasals. Vasals. Dodies viss pats. Jā, kā lielmāte. Kā lielmāte sagaidīja, citādāk jau nevarēja būt. Sava lieviņa. Savā pozā, savā izmērījumā. Nekas. Kas gan jau palaidīja. Nākam. Tieši tā, es tevi iedomājos. Tā man arī viena no mīļākajām. Tas saucās pods ar osīm. Saimniecēm laikam tā ir raksturīgi. Tas ir viņas stils. Bez šitā es nevaru Ilzi iedomāties. Lielmāte. Vai ne? Ilziņa,
Man šodien prasīja visu kaut ko, mums te visiem prasīja par tevīm, jā. Un tad es teicu tā, ka tu, ja man būtu jāiedomājas vidzem, jā, tad tu ir tāds kārtīgs, tāds vidzemniecisks simbols, tāda kārtīga tāda. Esam bet man tā liekas, ka tas skaļums un tā valoda un tā fīra, tev tomēr kaut kas ir no to kurzem. Nē, man liekas, ka čulsa čangaļ pakaļ. Un tāpēc es tev atvedu virs no kurzemes Jūrmali, ja? Un lai tev būtu tas spēks un tā veselība, un tā, tu zini, cik te daudz visu kaut kas labs ir, tu taču zāļas jau, tu saproti. Nu, drusci, kaut ko jau jādz. Un, astīt jau es ar kādu paķēru līdzi. Es jau cerēju, es jau paldies, mīļā, tā došu kaut ko. Milzīgs prieks, Ilze, būt pie tevis. Tiešām. Un no sirds, un te tīri šorīt ar visu rasu. Svaigas, tas kā drusku līgavas pušķis. Jā. Un te arī teicu, ko mums teica. Ej, varētu pie altāra pie reizes. Jā! Pasaka viņai to, ko tu mums teici. Kā? Drīkst teikt? Nu, Tieši to arī teicu. Nu, labi. Es tev kā mužniecei stiprās muižas puķis. Jā, paldies, atdies. Un lai tev vienmēr jauna garša. Nu, Ilzīte, sen gaidīju pie tevi. Pieņem lūdzu manu apsveikumu un priecājos kopā ar tevi būt, no īstās Latgales, Latgales cienasti, lūdzu. Kārtīgs, jā. Vakarā es varēšu, ka visu būšu izdarījusi, bet īstenībā man liekas, ka jau vakar vajadzēja. Ne, šodien no rīta jau sāka, nervi beigti man bija. Nu jā, Ilžgiņ, es tev akmeni neatvedu, jā, es tev atvedu kaut ko. Es neatvedu tev atpakaļ, es tev atvedu kaut ko tādu. Kaut ko, kad spēkam, kas zins? Varbūt noder. Nu, nevis noder, bet noteikti. Vajag. Man prieks būt pie tevis. Un viņa te man ir saulīte. Un man liels gods un prieks tevi pazīt tik gadu garumā jau. Nu jā, mīļās, manas meitenes, es tiešām no vakardienas, nezinu, jau no pagājušās nedēļas jau sāku jūs gaidīt. Nervi, protams, no vakardienas jau sāka tā uzvilkties un tā, bet laikam nevis tāpēc, ka ko es pagatavošu, es domāju, patiesi kaut ko ne tā pagatavošu, jūs sapratīsiet. Bet vairāk laikam tāpēc, ka tā ir pēdējā diena šodien, lai viņi mums izdodās, lai viņi mums sanāk un lai mums tiešām, vēl baudam, no sirds baudam. Un tad mēs esam sarūpējuši šeit tādu īpašu dzērienu. Es domāju, ka būs kaut kas tāds ļoti smalks, ko nedrīkst, kā ir tie glaunie lietas, ko nedrīkst pirkstu nospiedums atstāt, kaut kas tāds glauns tiks iedots rokā. Jā, īpašais, kas pēc tam ir jānoliek kaut kādā īpašajā skapī, kur aizslēdz aiz atslēgas. Būs jādzer ar baltiem cimdiem. Palīdzies man, es nezinu, man ir kreisā un labā roka, ar kuru vērtāk jums ir dzert. Var abas. Velciet abas. Var vienu. Tā ir labā laika. Daliet cimdus, domāju, noteikti kāds jociņš būs. Kaut ko tur ar baltiem cimdiem, kaut ko tur. Es par šitām reizēm esmu pieradusi, tur nav ko analizēt. Ko liek, to dari. Jā, tieši tā. Tā ir laba zīme, nedod melnus cimdus, jo tad būtu jāstrādā. Nē, baltus cimdus. Man arī vajag. Varbūt pupas vai zirņi būs jāpārlas. Domā, tik traki būs. Es arī uzvilkšu baltus cimdus. Es nelikšu jums nestrādāt, mīļās, neapkalpot kādu smalkumu, bet mēs šodien baudīsim dzērienu no ļoti īpašām glāzēm, kuras nevar vienkārši ar plikām rokām paņemt. No ledus Īstenībā, tad, kad es nācu augšā pa tām trepēm, es tās glāzes uzreiz ievēroju. Un man jau bija aizdomas, ka tās ir no ledus. Es līdz pēdējiem mirklim nesapratu, es redzēju, ka tās glāzes tur stāv uz to galdu, bet es nesapratu, ka viņš ir no lēda. Man patīk, bija tāda grandiozuma sajūta, ja tā var izteikties. Augsta, smaga, slapja. Ļoti smaga.
Un tik bailes bija, ka neizšļūp no rokām. Labi, ka tie cimdiem tās pieturēja drusciņā. Ja būtu plikā rokā, viena salst ar vienu turi un kamēr žonglē. Tas ir bez grādiem, ļoti labs, ļoti veselīgs. Lai mums šodien izdodās diena, lai dzīve ir zaļa un pat vēl zaļāka, vai ne? Priekā. Tikai tā uzmanīgi. Salips kopā nevarēja satraut. Kā tik lūpas nepielīp un mēle. Tad redzēsi, Tu redzēsi. Tas jau nav metāls. Un tā dzērienā es no sākuma domāju, ka štur puspļāvi ir sapļāvs. Bet izrādās, nē, tur bija tikai Petersīls un citrons. un citrons. Jā. Tā vismaz teica. Tā viņš teica. Dzēriens garšoja, kā es teicu, man viņš garšoja pēc zaļas pļavas. Beigās izrādās, tur bija Petersīls ar citronu tikai, bet kaut kādā veidā tā garšas buķete bija daudz bagātāka. Vismaz man tā šķita tanī momentā. Nu, tas Petersīls bija atvērs visu, ko viņš var atvērt kopā ar to citronu. Man jau likās, ka dzīvē viss ir izmēģināts. Redz, ka vēl Jā, tad var otrā rokā, ja jau Daina vēl neesmu nekā turējusies. Pašas tās glāzes bija tik liels pārsteigums, ka es pat riktīgi nesapratu. Tas bija skaidrs, ka tur kaut kas svaigs. Zāle kaut kāda. Ar gurki varēja būt kaut kas gurkis un kādi zaļumi. Ilgi teica, ka Petersīlis. Ja gribas, tad te var klāt dateli pildīt ar zilo sieru. Lai tad ir pa smalko. Paldies! Es pirmo reizi ēdu tādas dateliņas ar to zilo sieriņu iekšā. Man smeķē, jo man smeķē gan datels, gan sieras, kā tev. Man arī. Man arī garšo labs abi divi. Teiksim, dateles vienas, man viņas garšo, bet man viņas arī gan saldas ir. Teiksim, cik tu viņas var apēst. Bet šitajā kombinācijā un man arī šie visi šāda tipa sieri ļoti garšo. Bet ja viņas pilnē, viņas pil. Var baudīt to brīdi, kad viņas kūst lēnām. Un tas varbūt drusciņi atgādina, kad neko tu šai dzīvē nevar paturēt. Tu vari baudīt šo brīdi, kas mums ir dots. Likās, ka mēs tikko nesen tikai sākām filmēt, vai ne? Un viss, un šodien jau ir pēdējais raidījums. Un tāpēc ir jābauda tas brīdis, jo neko mēs nevaram ne paturēt, ne līdz paņemt. Tas bija tāds smalks mākslas darbs. Es no sākuma domāju, ka tie glāzes ir atlieta, kurš pats ir kaut kādā formā ielējis un uztaisījis. Vēl, ka viņš mums izstāstīja, ka tas ir mākslas darbs. Ka katrs glāzis ir uztaisīts speciāli priekš mums, izkalts. Tad jau. Es vēl domāju, ja būtu šodien bijis tikpat karsts, kā bija citās ciemošanas reizēs, tad tas vispār būtu super tāds īpašs. Varbūt šodien tas laiks nav tik karsts, un tāpēc varbūt es personīgi sajūtu to ledus augstumu, jo man viņu šobrīd neprasījās. Jo patiesībā, lai tā dzīve tāda iet uz augšu, un lai mums pietiktu laimes visiem, ko dara, lai laime... Augus! Šitos! Piedodiet! Nopietni! Visas sitīs! Ir! Kā uz laimi, tā uz laimi, tad ir jāsit, te nav ko domāt. Es mazliet iepauzēju, es uzreiz tā nevarēju, tā mazliet apdomāju tiešām. Glāzes sit uz laimi it kā. Man to glāzi nebija žēl. Man bija žēl to, varētu teikt, to priekšnama grīdu drīzāk, jo ledus ir diezgan tāds spēcīgs sitamais instruments. Tad es domāju, kurš izšķīdīs, vai tas ledus, vai tur parādīsies caurums tanī grīdā. Tik ļoti bija žēl, tu saproti, ka tev ir rokās lieta, ko tu paturēt nevari. Saglabāt tu viņu nevari, un tev tagad ir jāsasit kaut kas tik skaists. Es saņēmos, domāju, labi, tiešām, un visas sitīs, visas. Lai tā būda rūts, sākam ballīti! Mēs varam atdot tos cimdus. Un cik ilgs laiks paiet, lai vienu uztaisītu? Man jau klaps. Kas to lai zina? Tev jau klaps sākās augsti palika.
Vienā brīdī bija tā, ka tad, kad es mainīju šo dzīvesvietu, tad cilvēki patiešām bija uztraukušies, vai es nemainīšu savā būtībā kaut ko, un vai es tiešām cepšu maizi, vai es turpināšu savas saimnieču lietas. Cilvēkiem tas bija svarīgi patiesībā, lai cik tas dīvaini nebūtu pilnīgi svešiem cilvēkiem. Tas, kā es visu laiku atkārtoju, tas zīmogs, viņš jau, lai kur mēs būtu, man liekas, mums varētu uz mēnesi uzspērt, bet mums tik un tā būtu jāturpina tā sava misija. Cilvēki no mums sagaida, ka mēs gatavosim ēst, ka mēs gatavosim garšīgi, ka mēs izskatīsimies labi, ka es cepšu maizi. Un pirmais, ko es darīju, arī bija, kad es šajā ēkā iebūvējām mēs plīti un maizes krāsni, jo bez tām divām lietām es vienkārši nemāku dzīvot. Kā jau es jums ārā teicu, kad maizīte, protams, ir tā, ar ko latvietis ļoti, ļoti lepojas, un maize ir kaut kas vairāk nekā tikai produkts, ko mēs ēdam. Ja maizes gabals nokrīt zemē, ko daram? Nobučojam un liekam atpakaļ uz galdu. Bērni parasti mani te kaut uz tādām provokācijām vēl, ko viņi saka, bet ko darīt, ja galīgi netīrumos iekrīt? Arī ēdīsim. Un es saku, nē, tik un tā maizi latvietis nekad nemet ārā miskastē, viņš noliks uz palodes, viņš noliks ārā parkā zem krūma putniņiem, bet viņš nekad maizi nemetīs miskastē. Ko? Ja ir cūks, jā, bet tā jau tagad ir ekskluzivitāte. Un kā es jums arī teicu, kad es jūs mājā laidīšu katru ar savu ciema kukuli, un šodien mēs cepsim maizīt, bet mēs cepsim ļoti, ļoti īpašu maizīt, jo rūdzi jaunie vēl nav nopļauti. Vai ne? Kā pie jums ir nopļauti Liepājā? Jā, pie mums vēl ne. Un pat, ja ir nopļauti, tad nav izkautēti, vai ne? Līdz ar to šobrīd vēl jauno miltu nav, un tie vecie milti iet uz galu. Un jāsāk taupīt. Tāpēc vasarā ļoti bieži cepa karašiņu. Skriena, man liekas, pret vēju, nezinu kādā ātrumā, jo patiesībā muiža ir viens. Viņa ir jāapdzīvo, viņai ir jādod telpa, ar ko dzīvot, un viņa ir jāiedzīvina. Otrs ir, kad tev vēl ir jānopelna, lai varētu viņu iedzīvināt. Un tad mēs pieņemam turistus un gatavojam ēst, un cilvēkiem dodam sajūtas par to, ka nav obligāti jābūt eiro remontam, lai tu varētu sākt uzņemt cilvēkus un lai tu varētu dot viņiem sajūtas. Pat svarīgākais ir cilvēks, kas ir tajā vietā, lai kur viņš arī būtu. Bet paralēli man ir vēl daudz pienākumu. Nauris, man otra pusīte, ir ar pirtsskolu saistīts, un es viņam daudz palīdzu administratīvajā plānā. Taisni ar pirtsskolu ar papīriem, tad mums Rīgā Brīvdabas muzejā ir kafejnīca, un tur arī ir sava artava jāieliek, un ir ļoti daudz izbraukuma ēdināšanas visādas, un patiesībā mēs ļoti daudz strādājam šobrīd, bet mums tas patīk. Es gribu teikt, ka zem guļoša akmens ūdens netek. Un jo vairāk viņš kustās, jo viņš lielāku inerci ap sevi rada. Tieši tāpat ir ar cilvēku, jo tu vairāk dari, jo kaut kā tu iegriez to lauku un tu vairāk vari izdarīt. Es nezinu, es vienkārši daru. Protams, ka man viņas arī reizēm ir. Tad es vienkārši, protams, ir dienas, kad es vai nu aizslēdzu durvis, vai nu es vienkārši palūdzu mainiekiem, lai iziet ārā un paprast, ko vajag, vai vēl kaut kā, bet ka es negribu iet ārā un ka es nerunāšu šodien. Es nevaru. Protams, ka es arī esmu tikai cilvēks. Un tad man bija tāda situācija, ka pagājušajā gadā rudenī man bija operācija. Man patiešām bija tā, ka es kaut kādu nedēļu man bija pie miera jābūt. Un es saprotu, jo cilvēki jau tāpat brauks. Un viņiem jau tāpat vajadzēs. Un tad es vienkārši sociālajos tīklos ieliku sludinājumu, ka piedodiet, var braukt, var kaut ko nopirkt, var kaut ko, bet ka es nebūšu sasniedzama, ka manis te nebūs, ka es nebūšu. Es gulēju savā gultā otrā stāvā, un manis vienkārši priekš viņiem nebija to nedēļu. Zini, tad, kad ēd, tad ir saimniece jāliela, jo tā viņa staigā ar augsti paceltu galvu un ar mākoņu stumj ar degunu, un viņai kupris nemetās. Un arī mājās visu laiku ir jāliela un jāpriecājas, cik garšīgi, ja? Tie, kas nezin, kā ir jāliela, ko puiši.
Labi, kā jums visa pietiek, ja? Paldies. Ūdens, man liekas, te nav. Sajūtas un kaut kādu apliecinājumu tam, ka ar mums viss ir kārtībā, ka mums ir joprojām cilvēki, kuri dara, kuri iet, kuri smaida, kuri nečīkst kā veci rati. Un tas ir tas, ko viņi brauc šeit saņemt. Viņi brauc garām. Protams, ka tas atkal, es atkārtošos, uzliek mums par pienākumu, ka tev jebkurā brīdī var iebraukt kāds un teikt, te ir tā saimniece, kura te saimnieko, un tev ir jāsmaida un tev ir jābūt gatavam tas, ka viņi var iebraukt, jo ja jau tu tās durvis esi atvērs, tu nevar pēkšņi aizvērt un teikt, nē, šodien es nevienu negribu redzēt. Un man tas arī rada prieku. Es, protams, varu atvainoties, ja es tajā brīdī ravēju dārzu, vai arī, nezinu, tikko esmu no dušas iznākusi. Es varu atvainoties un teikt, pagaidiet, es tūliņ būšu atpakaļ, es tūliņ savākšos. Un cilvēkiem tieši tas patīk, ka mēs esam īstas. Viss notiek pa īstam, un ka mēs tieši tāpat kā visi raudam, klūpam, ceļamies, un katra piecelšanās ir arvien skaistāk. Kad es aizbraucu uz kādu ārzemju izstādi, un tur ir bieži vien man vai nu kaut kas jāgatavo, vai maize ar rokām jāmīca, tad tie vīrieši, viņš nāk, viņš saka, tu esi vispār īsta? Un nākošais jautājums ir, tu esi precēta? Tā kā meitenes joprojām esam skaistas, nesājam kleitus un bruņčus, pucējamies, ja? Jo, protams, ka mēs esam gan ķēkšas, gan dārznieces, gan dziednieces, mēs visādas funkcijas ģimenē pildam, bet neaizmirstam, ka reizēm mums jāuzliek arī kronis un jāiet ar augstu paceltu galvu, ja? Mēs barojām šogad tādu lielu nometni, 160 bērnus, kas bija liels pārbaudījums, 2 nometnes. Un tad jaunieši. Pirmais pārbaudījums bija no 4 līdz 10 gadiem, un tad mēs domājam tā, ko tiem bērniem vispār dot ēst. Tāds apjukums. Man likās, ka tā ir sarežģītākās, tāda publika. Bet mēs tikām ar to galā, un tie bērni teica, ka te ir labāk, garšīgāk nekā mājās. Un savukārt pēc tam mums bija jābaro jaunieši no, laikam, 12 līdz 16. Tie ir vispār tādi. Un tad, kad mums pēdējā dienā ienāca tāds jauniešu bariņš un paprasīja, kurš te ir šefpavārs, un aplausi bija, tas bija tāds, augstākā pilotāža, laikam, ko mēs esam kā komplimentu saņēmuši. Lai slava tiem, 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 tiem brāzu saimniekiem. Lai slava tiem, tiem brāzu saimniekiem. Augšai un no viena gala līdz otram. Paldies! Vai ne lielāku nevar iedot? Paldies! Kā jau mužā. Es domāju, ka viņa droši vien tikpat ir uztraukusies kā visas pārējās, ka tuliņ viss sāksies, neskatoties uz to, ka viņai ir diezgan liela pieredze, man liekas, visā šinī. Bet tāpat jau droši vien, kad ir tāds kaut kādi darbiņi, kas vēl jāpaspēj. Es domāju, viņi nesājās. Noteikti kā visi. Te sviests arī nemētājas paciņās, bet viņš nemētājās paciņās, ja? Viņš stāv traukā. Tas ir galvenais. Kā Ilziša pateica, tā jābūt visam pa notim ir, un ja nav, tad atraujas. Es domāju, drusciņi virpulītis tur iet vaļā, jo mēs visas esam tam cauri jau gājušas un zinām, kas ir pēdējā stunda pirms saimnieču ierašanās. Pēdējā stunda klāt. Tas ir virpulītis, jā, tur ir virpulītis. Un vienalga, kā tev ir tā pieredze, bišķiņ jau jābūt ir iekšā tam tremolo, virpulītim, jā. Tremolo, jo citādi jau ne.
Citādi jau nevar Tā jau nebūtu kaut kas ritīgi, ja viņš nebūtu uztraucies. Vai ne? Nu, kaut ko jāsāk darīt, jo saimniecis atbrauc un nav ko dod viņām ēst. Cepeti cepšu. Es viņu tagad tā kā ķiplokoju, salikšu ķiploks iekšā, lai ir garšīgi, bet lai tie ļaunie gari viņām riņķī nelito. Ķiploku sēdam daudz un izmantojam daudz. Manā saimniecībā arī ķiploks ir cieņā. Ir man pat tāds produkts, kur ir kopā manas ogas milšēkšs ar ķiplokiem. Es vispār nesāku taisīt ēst, ja man nav pipars, sīpols, ķiploks un sāls. Tas man liekas galvenais garšvielas, kas vispār ir vajadzīgs. Nu, cepetis ir sarežģīts ēdiens manā skatījumā. Viņš var izdoties. Cepetim ir 2 varianti. Var izdoties un var neizdoties. Un, ja izdodas, tad ir ļoti labs, bet ja neizdodas, tad ir... Un, ja viņš sanāk pa sulīgi, nu, tā kā pa jēlu, tad ir labi, bet ja sanāk pa sausu, tad gan ir sūdi. Tas tā neko vairs. 2 varianti. Es atkal ik pa laikam gatavoju maizes mīklā. Vai garšīgs sanāk. Rītā mīkliņa, kas apkārt ir... Nevajag cepašu maisu, nevajag nekādā cepam papīrā vai maisā likt, bet apkārt maizītes mīkla, rudzu maizes mīkla. Un mīkliņa no gaļiņas iegūst garšu ļoti labi. Es gatavoju viņu patstāvīgi, var teikt. Tas ir pamatēdiens visiem pasākumiem, kas pie mums notiek. Un es arī viņas tieši sautēju tajā saucamā pīle, bet viņa man tāda milzīgi liela, jo kādreiz grupas ir lielas. Tad tas sautējumu es gatavoju gandrīz vai visu laiku. Viņš ir tāds universāls, viņš ir uzticams, un viņš, man liekas, jau ir ienācis mūsu tādā tradicionālā gatavošanā pilnīgi tā kā, nezinu, ģenētiskā līmenī. Es visu, tā kā, vai kaut kāds pildīts piparus, vai kaut ko, es visu gandrīz gatavoju pīlē. Tur gandrīz nekad nevar nošaut garā. Pīlē var sagatavot ļoti garšīgu ēdienu. Un pīlē vēl var uzglabāt, ja to kaut kas ilgs silts, ja vajadzīgs noturēt, tad arī tur var to... Ja tā ir tā vecā, tā čuguna pīlē, jā. Man atnāca mājās, man 2 vēl ir. Ļoti labs sautējamais trauks. Tagad man te ir iekšā mīkla, priekš pīrādziņiem. Es nezinu, vai tie ir pīrādziņi, varbūt tās ir maizītes. Mēs taisīsim tādas sāļās maizītes pie tomātu zupas. Un es viņas nevis cepšu krāsnī, bet es viņas vārīšu eļļā un to mīklu. Tā ir parastā rauga mīkla. Viņu nevajag ļoti stingru mīcīt. Milti, nedaudz eļļa, sēkliņas, cukurs un sāls. Un tā kā viņas uzpūtīsies ļoti lielas, rokas ar nedaudz ar eļļu, un tad šaujam. Jā, šodien nekurināsim bez krāsni. Jo ir daudz citu darbu. Var jau būt, ka jāuzliek droši vien, ka arī rupmaize uz galda stolēs. Varbūt kāda ir tik smalka, ka neēd baltos miltus. Vai tad neredzes? Es ēdu balto miltu izstrādājumus. Es arī ēdu balto miltu izstrādājumus. Godīgi sakot, es bez tām bulciņām nevarētu dzīvot. Jāgrēkoju un ēdu. Cik tik lien? Es ēdu, bet es vairs neēdu gan cik tik lien. Es neko nefritēju. Es personīgi arī nefritēju. Bet, ja teiksim tos kādreizējos saucamos pončikus, ko kādreiz taisīja eļļā, tad man pret viņiem ir pozitīva attieksme. Bet tā ikdienā es ļoti neaizraujos ar fritēšanu. Jā, un tagad mūsu maizītes ir gatavas pasniegšanai. Mēs viņām uzceptajām tām maizītēm, jeb sāļajām pončikiem, jeb kā kurš grib saukt. Uzliejam tādu zaļumu, ķiploki, sāls un nedaudz olīveļu. Un tā kā eļļas galvā. Tā kā nedaudz apjaucam un
Ak, Dievs, kā viņi sev smaržo. Nu, lai tik pamēģina pateikt, ka nav labas. Nu, tā, nu, tad mēs viņus varam servēt un nest uz galdu. Te ir sagriezti āboli ar bumbieriem. Tagad bumbieru ābolu laiks. Uzber nedaudz cukuru un kanēlu viņiem, lai viņi ir nedaudz saldeni un liek viņus apakšā. Tad es vienā pavāra grāmatā meklēju kaut ko tādu, kas ir viduslaiku un kaut kas tāds, ko varbūt mēs šodien netik bieži lietojam, kaut ko interesantāku. Un es atradu tādu nosaukumu un recepti cvībaki. Es ilgi domāju, kas tas tāds ir. Tad es ilgi meklēju. Droši vien es ceru, ka tas ir, kad es pareizo risinājumu esmu atradusi. Un Brigita man neteiks atkal tā jūsu mežā runā. Cvībaks? Kaut kas... Cvībaks ir kaltēta maize. Ot, es nezināju. Pilnīgi neko. Manā izpratnē. Cūkas pēdējais kvieciens. Es gribētu teikt, ka tas ir kaut kas saistīts ar gaļu. Kaut kāds produkts. Divi kopā kaut kas Cvībaks, divas somas kopā. Cvaibeks. Un cvībaki tie ir tā kā ar mandelēm cepti vai cepumi, bet dažās receptēs bija tās ir tādas mandeļu drumstelas sviest ar mandeļu miltiem un mandeļu skaidiņām. Nu, tā kā agrāk diezgan daudz mandeles tika izmantotas, jo viņas ir tāds smalkais ēdiens. Un tāds smalks piesitiens. Tie nav pliki milti, bet tie ir, viņš arī dod ļoti labu garšu. Un te ir sviests, mandeles, nedaudz kviešu milti. Mandeļu skaidrs un mandeļu milti, nevis mandeles. Un cukurs. Un būs, man liekas, ja tik nepiededzināšu, bezgala dievīgs deserts. Varētu viņu pat nosaukt, kad viņš ir ar cvībakiem, bet labāk ne ar drumstalām. Tad mēs šodien baudīsim pusdienas šajā zālē. Es viņu saucu par kafijas zāli. Nāciet iekšā droši. Šī būs mūsu šodienas vieta, kur mēs būsim kopā un kur mēs baudīsim to, ko mēs esam gatavojuši. Visi kopā. Man, diemžēl, ļoti, ļoti bēdīgi, ka Ancīte ir nav mana mazmeitiņa, bet viņa ir saslimusi pēkšņi. Un, ir tā, ka Ancīte netika, un mēs sakam, ka nedrīkst viņai teikt, ka tāds raidījums tika filmēts. Man nav norādīta neviena vieta, kurai jāsēž, tāpēc jūs varat izvēlēties, kurš krēsls jums visvairāk patīk, un pie tā tad arī sēdēt. Tad nākam pie galda. Es iešu noregulēšu jautājumu. Kā mums iet ar tomātu? Palikšu blakus, gribu tā, lai... Liek noslaucīt, ja? Tu kā Arli atnesīs, ja? Jā, spēlēs. Tad šodien mēs esam nolēmuši, ka mēs pasniegsim jums tomātu zupu. Sākumā es gribēju taisīt baraviku zupu, un tad es atceros. Es jau ēdu sēnes. Tu jau ēdi? 3 reizes ēdu, tāpēc ne 4. Mikus man ir šobrīd Zviedrijā strādā. Rūdiņam šodien ir Tehniskajā universitātē pārbaudas kaut kāds darbs, lai sagatavotu programmu fizikā. Viņiem tur
Un tā nu sanāca, ka manējie šodien nevar būt, bet tad mēs ar Nauru vienmēr... Ir labi, kad ir daudz tie bērni, tad vai nu mani, vai nu viņa bērni, kāds jau nu skrien mums palīgā. Tad kāds šodien ir atskrējis palīgā, un Jolantas neiepazīstināja, ir mana draudzenīte, kas arī tā, ka drusku paši varēs un paskatīsies ar sievišķīgu acis, ko tie puiši tur dara ķēķī. Apmēram. Tā jau šodien būs spēcīgs sēdiens, ja vīri ņemas pa virtuvi. Jā, Nauris man palīdz daudz, un viņš arī ir, tā kā mums vienmēr ir abiem diviem, tā kā viņam patīk viss tāds daudz un kolorīti, un daudz, viņi saka, tikai neber sāli, tikai neber piparas daudz. Tā kā, ja viņam ir notrīcējis roka kaut kur, tad lūdzu piedodiet, meitenes, ja? Man ļoti garšoja tomātu zupa, tā kā tomāts ir viens no maniem mīļākajiem, viena no manām mīļākajām ogām, tad man ļoti garšoja tomātu zupa. Priekš manim tomātu zupa bija pa asu. Man liekas, ka tur skabumu bija pa daudz. Iespējams no tomātiem, bet tur iespējams kaut kāds eļļa bija pievienots klāts. Es pirmās 2 karotes paņēmu un domāju, tūlīt nolikšu karoti. Nē, tas nav manā stilā, tie visi uguņaini ēdieni, bet aizgāja tīri labi. Iegaršojās. Man garšo viss, bet sākumā gan bija, wow, acis sprāga ārā. Man garšo visi piparoti, visi vircoti ēdieni, un man pilnīgi nekas nebija pretī, jo manis pēciņi vēl varēja piparotāk būt un vēl niknāka, un es ļoti garšoja. Bija izskatā ļoti skaista krāsa, un tur tā gleznotājiem darbs bija uz to zupu paskatoties. Sēkliņas pa vidu, un tad es vēl sieriņu ieliku. Es to zaļo pesto neliku iekšā, man likās, ka tur pārāk daudz to krāsu būs to pesto uz maizītes klāt. Bet izskats bija tāds, ka pēc tam paņem ar karoti un saproti, ka tavā galvā tas izskats ar to garšu ir vienā līmenī, ka tas ir garšo tikpat labi, cik izskatās super. Un tie pončiki, tie bija feini. Tāds es pirmo reizi biju tāds. Nē, es nebiju tāds. Tie bija labi. Tas knifloks ar tiem digliņiem, bija feini. Viss kopā gāja ritīgi labi ģeldē kopā. Jo visādas tādas ķiplo grauzdiņu maizītes ir ēstas, bieži vien, bet tieši šāds risinājums ir, man liekas, ļoti, ļoti tāds jaunums. Jā, inovatīvs, ko var kā uzkoda var izmantot, jā, ļoti. Zini, Ilze, jūtams, ka vīrietis pie kasla stāvēja. Kārtīgi. Tos nelabos izdzīsā. Tikai pēc munas šmakaukas visas ķērmis nosprauks pēc citos zupas ar. Jā, apmēram. Varbūt tev enerģiju jūtam. Jā. Varbūt tev trāpījās. Paņem, laikam, sīri. Negribu sīru klāt. Tieši garšo tas. Jo tas siers ir tāds vieglāks. Viņš pateica, ja viņa ir tāda maigā. Kāpēc tu man noņēmi nost? Nē, lietas viņu. Man tas atšakarēja visu padarīšanu. Bļoda mana kompozācija, bet tā ir mana kompozācija. Ir tā mūsu kompozācija. Nē, tagad tā vairs nav mana. Tagad stiep. Man nepatīk. Labi, tad tu gaļu stieps vai salātus, ko mēs? Nē, to ar kaut ko paņem. Tikai novelc priekšā. Nē, nedrīkst priekšā. Jā, meitenes uzkāps eglē. Tā, meitenes. Puķu dobu. Mēs esam gatavojuši šodien tādus kartupeļus, bet saldus un ar burkānu priekš jums. Tad mēs esam gatavojuši salātus ar ceptām bietēm, bet tos man atkal jāsaka, ka to Nauris tur bija klāt, ja vien. Tev būs šodien pa daudz Naura. Un tad Naurim rokās un... Tur mēs gatavojām cepeti ar medus mērcē un pupiņas tur ir klāt. Jo es ilgi domāju, ko tad vajag taisīt, vai tad vajag kaut kādas rolādes vai vēl kaut ko, vai kotlets taisīt. Tu liec. Un tad mēs nolēmām, kad cepeti taisīsim. Labi, tad
Mēģinām baudīt. Kā tu darīsi, Kārli, tad dāmas apkalposiet jūs, ja? Tur bija pļava. Gaļa paliek gaļa. Gaļa bija labi uztaisīta, smeķīgi bija viņš mīksts. Nebija sačakarēts. Jo cepeti ātri var sačakarēt, ja var uztaisīt pa sausu. Nē, cūciši bija labs. Tie saldē rāceņi bija ļoti interesanti. Interesants, tas nav tā kā pie Roberto, ja smeķēja interesanti. Nē, tiešām viņš bija tāds. Es pirmo reizēju tādu variantu. Tā kā tādā kā čipsītī, jā? Jā, es viņas biju savādīgāk, bet šitas tāds. Viesputrā vai vēl kaut ko. Jā. Man ļoti garšoja arī tie salāti ar to bieti cepto. Cepetis tika pasniegts ļoti eleganti no tāda ļoti skaista cepeša, acīm redzot, pasniedzamā trauka, kur viss skaisti bija salikts. Izskatījās gan apetītelīgi, un arī tad, kad ēd, viņš tiešām bija ļoti garšīgs. Sātīgi, pamatīgi. Mēs jau tur runājam, ka cepetim ir divi varianti. Vai nu ir izcils, vai nu nekāds. Te bija pirmais variants. Izcils, jā. Jā, tiešām izcils. Kur ir tā rūtiņa? Rūtiņa, kur? Nu, tā ādas. Viņa te kaut kur bija. Bija? Kāds viņu noēdis? Es varu palūgt to medus mērci ieliet, un tā krūzītē tur ir tāda mērci. Būtu kaut kāds. Rūtiņu redz uzgriež uz tās ādas. Man nebija ādas, ņemu kakla karbonādu. Man patīk kakla karbonādu cept. Man pietrūka tā kraukšķīgā rūtotā ādiņa, ar ko man asociējās tāds īsts cepetis. Bet arī šis cepetis bija ēdams un bija garšīgs. Tikai tā ādiņa tur nebija, jā. Bet es iedomājos, ja mums iedod tādu ādu, kā mēs glauni būtu ēduši, viņi taču sagriezt nevar. Mēs varbūt visi pa to galvu, kad griež grādu. Visticamāk, kaut kur vai aizlidot, vai palikt uz šķīvju, lai smuki. Visās muižās ir kāda tev ir spoks, balta dāma, zaļa dāma? Nekāda. Vispār nav. Tā nevar būt. Nē, man ir tas mājas gariņš, damavoja. Tas pats. Mums ir greizais kungs. Un tad viņš arī uzrakstīja tādu vēlējumu, ka viņš gribētu, lai viņš tiktu apglabāts vietā, kur nerej suņi un nedzied gaļi. Nevis marmora zārkos un nezinu kādās kapenēs. Un tad viņš ir apglabāts tam ezeram otrā pusē, jo viņš ir ļoti avotains apkārt. Un tāds mežs, tiešām mežs apkārt. Un tad kaut kādā uzkalnītē tad viņš tur ir apglabāts bez tur īpašiem pieminekļiem. No tā, mīļās meitenes, ir noslēgums. Nu, gan gribas raudāt. Mēs esam pagatavojuši jums tādas mandeļu drumstals ar brūklenēm, un ar jāņogām, ne ar brūklenēm, un svaigām ogām, tad var Jolanta likt. Un ir zemeņu putas. Liekam droši vien no tās kaut kā puses, nezinu. Un zemeņu putas ir atkal ledus traukā, lai viņas nekūst mums. Tas bija kaut kas. Šito gan vajadzētu ielikt saldētā. Jā, šito gan nevajag ļaut viņam izkust. Viņš man atgādināja, tādu veco laiku, tādu kārtīgu kristālu ļoti dārgu. Un jūs mājās drīkstat braukt tikai tad, kad šis trauks būs izkusis. Un kūst viņš, es varu teikt, 2 vai 3 dienas. Mēnešus, nē, bet 2 dienas, man liekas, ka jā, vismaz. Es, protams, būtu, kā tu tur teici, ka pirmajā dienā, kamēr nedzīs ārā, vai ne? Nē, tāda, zin kā 3. dienā sāk tā zīmes, jā. Bet jā, ja ir kādai luste, tad paliekam pie mums ciemoties, bet ja nē, tad baudam desertu šobrīd. Ilze bija ārkārtīgi mākslinieciski centusies desertu pasniegt ļoti skaistā traukā. Protams, tas arī atkal bija ledus trauks, kas bija ļoti eleganti un izskatījās tiešām eleganti un apetītelīgi.
Jā, saldējs ēdiens man, var teikt, apbūra un pārsteidza. Bija ļoti skaisti noformēts un arī pēc garšas bija ļoti garšīgi. Man priekšā stāvēja tas skaistais ledus trauks. Un tas atkal bija tik pārsteidzoši skaisti. Tāda glazna. Nestandarta. Ka likās, nopietni man tagad jāņem un jāēd, tik skaisti noformētas lietas. Un, mūsu pusē bija zemeņu putas ar zelta gleznojumu pāri, zelta krāsiņu. Un mēs to zeltu, tā teikt, ņēmām no sirds. Vismaz es. Tas bija ēdamais zelts. Protams. Saldā ēdiena bija daudz putu. Putu krējums putās, zemenes putās. Es tur tā pacīnījos, lai es paraktos zem tā visa, lai dabūtu tās mandeles grauzdētās. Tu zini, man ir tāda ļoti īpaša krustmāte bija. Un viņas bija, mammas māsa bija. Ja mana mamma bija tāda ļoti vienkārša un piezemēta, un tāda, tad krustmāte man bija ar tādu smalko stilu. Un ja viņa uzlika uz galda, piemēram, sudrabotu sveču tur, tad tie ķipīši arī no viņas, tad arī bija tie ķipīši. Ja bija, piemēram, zelta sveču, tad zelta šķīvīts, kur siera tā lāpstiņa būs arī noteikti piemeklēta ar kaut kādu līdzīgu. Un kad man bija tā, ka uznāk, ka ir līdz brošai, tad es braucu ciemos pie krustmātes, jo viņa līdz pēdējam elpas vilcienam, pāri 80 gadiem viņai bija, bet kad es pie viņas aizbraucu uz Ogri un saku, ejam kaut kur kafiju padzert, man reizēm bija kauns viņai blakus iet, jo viņa vienmēr bija sapucējusies, viņai vienmēr bija frizūra, viņai bija balts kažociņš, smuks, tāds stilīgi balti zābaki. Un viņai arī bija visādi trauki. Un meitas ir, kā jau katrs aiziet savā dzīvē, un viņa labi zināja, ka tos traukus nevienam īsti nevajadzēs. Un tad viņa teica, ka to, ko jums nevajag, un ja Ilze ņem, tad vediet Ilzei uz mūžu. Tad šīs tasītes ir no krustmātes, tas ķipīts ar no krustmātes, man liekas, ka tas svečs tur ar vai nebija. Jā, es esmu jums pašu tādu skaistāko, elegantāko vīrieti sarūpējis. Man ir skatuve, sēdieties, ieņemiet labākās vietas, kur gribas, un baudam, ko Jānis mums sarūpēja būs. Tiešām. Es nezinu, tā skolas zāle, mēs jau tā kā par to parunājām, cik forši, ka viņai ir sava skatuve. Man patika tas, kad atvērās durvis, un es tādām gara acīm ieraudzīju apmēram to izskatu, kā tur varētu būt, kad bija skola. Un es Ilzei arī pēc tam paprasīju, vai tur bija sporta zāle, un tur arī bija sporta zāle. Jānis ir vislabākais, viņš vienmēr viņš saka jā. Kā jums iet pa dzīvi? Kamēr vien dzīvītes līnija mums, sirdīs un lūkšana plaukstās, pacelsim velves un torņus šos, pacelsim debesis augstāk. Kamēr vien kaķīša dzirnava smaļ, spīdi vien saulīte spīdi. Māmiņ nāc, paskaties dārzā jau. Es jau teicu, ka Ilze ir tāds ļoti mīļš cilvēciņš, un es tiešām šodien sajūtu to sirsnību. Te nebija tāds mūžas glaunums, tāds glamūrīgums, bet arī nevajag. Te tas pilnīgi viss iederējās, uzreiz var sajust, ka viņš te ir saimnieks. Tevī vēl šūpojos, tevi sadodu sevi. Kopumā viena ļoti burvīga, ļoti jauks
varētu teikt, ļoti jauks pusdienas vai vakariņas, vienalga, kā mēs saucam. Ļoti jauks saklāts galds, viss pie apaļa galda, atmosfēra jauka. Arī koncerts bija jauks un īpaši arī mēs bijām izrāvušās uz tādu pastaigu līdz ezeram, un tā arī bija ļoti jauka. Mēs pačalojām, parunājām, bija jauki. Man arī ļoti patika namamāte, ka viņa tāda sirsnīga un uzņem visu ar atvērtu savu sirdi. Dzīvīte tevī vēl šūpojos, tev es sadodu sevi. Velves un torņus. Tas feinākais bija tas, kad es kādreiz visās šajās vietās domāju, kad es gribētu būt, bet es nekad nebiju iedomājusies, ka tas notiks tādā veidā. Tā kā tas ir kaut kāds liktenis vai kaut kāda, es nezinu, kas tas ir, bet katrā gadījumā es nokļūtu tur, kur es kādreiz sapņoju nokļūt. Daudz tu man solīji, maz tomēr devi, vai nav vienalga man, rai, 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 rai. Prozīt. Jā, nu kā jums tā dzīvē, jo tālāk iet dzīvē, nav tā, ka nāk bērnība prātā? Kas nāk? Bērnība, arvien vairāk. Bērnu dienās mēs par to nedomājam, vai ne? Un tagad arvien vairāk, tu atceries, un beigās, kamēr pats paliek pa bērnu un visu, ne? Nu, tā kaut ko pa bērnību. Pelēkās noriņās, ilgsnīšos sīkos, pazemās priedītēs, bērziņos līkos, meklēju zudušo jaunības pēdu. Jā, mēs esam visas, šoreiz es nezinu, kādā veidā jūs televīzijas darbinieki šo te izvēlējāties. Visas esam saimnieces, kuras savā starpā varam vienu otru papildināt. Ar darbiem, ar receptēm, ar domām, ar enerģiju, ar to, cik mēs esam katra savā vietā dūlas. Un par šiem visiem raidījumiem mēs tā esam jau tik ļoti viena pie otras pierīvējušās, ka tagad liekas, nu kā, turpinājuma nebūs. Nu, runā viņa to arī kaut ko, ka man vienai pašai jāraud. Simtiem tūkstošiem cilvēku iet pa dzīvi, aiziet, kāds aizķeras, bet lielākā daļa aiziet katrs savā dzīvē. Bet tā kā te, nu kāpēc jūs liekat mūs atkal vērtēt vienu otru? Tas nav godīgi. Jo tas nav godīgi, tas nav novērtējams. No zaķa pēdiņām kronīti vīri. Es esmu ļoti priecīga, ka es iepazinusi šīs visas dāmas, ko es neesmu iepriekš varbūt pazinusi tā. Un tiešām, kad bija šī visā šī slodzes laikā, bija iespēja aizbraukt. Tiešām tas, jo tas, kā mēs ciemojāmies un kā mēs to visu redzējām. Jā. Un milzīgs paldies visiem organizētājiem par šo iespēju, jo es saprotu, ka šeit ir šoreiz zieds. Mēs ir Latvijas zieds. Mūs nevar salīdzināt. Tu nevari pateikt, ka tu esi sliktāks par maniem, vai es par tevīm, vai Faimi, vai... Nu, nē, tas ir tik smalks darbs, ko mēs katrs dara. Un mēs katrs ir, mums nav jābūt pirmā vietā, bet galvenais, ka mēs katrs ir savā vietā. Mēs sabučosim pēc tam. Es uzskatu, ka tiešām jebkura no mums ir pelnījusi būt uzvarētāja vai būt līdzīgas. Nav. Es novēlu visām tā justies vismaz, un kā tur būs, tā būs, un tā atzīme likšana, tas ir pats grūtākais, ko jūs no mums prasat.
Jā, es ļoti cerēju, ka šitā sezona būs draudzības sezona bez vērtēšanas. Tad, kad man paziņoja, ka man būs jāpiedalās atkārtoti šovā, un arī bija minēts, ka tas būs citādāks, es ļoti cerēju, ka mums nebūs jāliek atzīmes. Es ļoti cerēju, ka tā būs draudzības sezonā, un ka mēs viens otru apbrinosim, papriecāsimies, un ļoti Un ar to tas arī beigsies. Un ļoti jauki pavadīsim laiku, jā. Es jau pirmajā raidījumā prasīju, runājām. Es teicu, pasakat, kurai vajag? Kurai vajag sasvietīsim? Jo reāli mēs esam pašpietiekamas katras. Paskatieties uz Viju, ko viņai vēl vajag. Viņa ir pašpietiekama. Viņa savā dzīvē ir... Jumts tek, jumts jāmaina. Pat pa 1000 nenomainīsi to jumtu šakatā. Un ja arī visu kopā neaiztaisītu, tad zinātu, kā mīli mani to, mīli to, mīli to. Mīļās saimnieces, jūs esat piemērs Latvijas sievietes spēkam, gudrībai, darba tikumam, mīlestībai pret apkārtējiem un Latviju. Pastāvēs, kas pārvērtīsies. Kļūstot par īsto Latvu saimnieci, jums nepārtraukti ir jāpierāda sava varēšana un latiņa vienmēr jātur augstu. Man ir liels prieks paziņot, ka 8. sezonas uzvarētāja, kas iegūst 1000 eiro balvu no Latvijas televīzijas, ir Sandra no Zemgales. Lai dzīvo sveiks, lai dzīvo sveiks, lai dzīvo sveiks, lai dzīvo sveiks, un to sirsniņu, ko viņa mīlē, lai dzīvo sveiks. Paldies jums, mīļš meitenes, šitas 1000 mums uz visām. Es jums apsolu. Mēs viņā sarunāsim, kā tev jāpieliek vēl 1000, taisam ballīti. Jā, es novākšu ražu, nopelnīšu 1000. Un ja kas brauksiet palīgā man ražu vākt, tie gadījumā kas. Nu ko tālu, es jums aizbraukšu pakaļ. Jā. Es visus esmu.